Sveiki podkāstā Balanss klausītāji. Šodien pie manis ciemos ir psihiatre Linda Rubene. Sveika, Linda. Sveika. Ļoti interesanti, mēs šajā podkāstu sezonā es nolēmu, ka vairs ne tik daudz par uzturu fiziskajām aktivitātēm, bet arī par mentālo veselību, kas ir, man liekas, nemazāk svarīga. Tāpēc šodien mēs parunāsim par to, kāda vispār ir saistība fiziskajām aktivitātēm un mentālajai veselībai. Es varbūt varu mazliet padalīties arī no savas pieredzes, kas man ir. Es zinu, ka man pilnīgi es nekad neesmu lietojis antidepresantus, uzreiz pateikšu, bet man pašai pilnīgi noteikti fiziskās aktivitātes ir bijis tas mans antidepresants un tā mana mentālās veselības tāds uzturētājs, es varētu teikt, atbrīvotājs, es nezinu, kā vēl citādāk, bet tas ir tas, kā es domāju, es neesmu psihiatrs, es nevaru teikt, ka varbūt tālu no tā, bet pilnīgi cita zināšanas tā, bet es zinu, ka fiziskās aktivitātes patiešām uzlabo vispārējo veselības stāvokli un mentālo veselību, bet es domāju, ka tu mums noteikti pastāstīsi daudz vairāk un daudz sīkāk un izklāstītāk. Bet pastāsti lūdzu, tu kā psihiatrs noteikti vairāk zini, kāda tad ir tā saikne starp ķermeni un prātu un cik cieši šīs te jomas ir saistītas ikdienā? Man vispār kopumā viena no lietām, kas man ārkārtīgi kaitina ikdienā, ir tas, ka mēs esam kaut kā sadalījuši medicīnas jomas bez mazvai pa orgāniem. Tātad mums ir prāts un smadzenes, tad mums ir fiziskais ķermenis, kur būtu, tur zarnas, kuņģis, sirds un viss pārējais. Un cilvēkiem kaut kā liekas, ka tās smadzenes un prāts ir kaut kur atdalīti un nemaz nav saistīts ar pārējo vidi. Bet, protams, ka tā nav. Organisms mums ir viens vesels, smadzenes un līdz ar to arī prāta mums ietekmē visi procesi, kas organismā var notikt, tāpēc tā saikne ir ārkārtīgi cieša. Un ja ar mūsu vispārējo veselību vai ar mūsu kopējo organismu kaut kas nebūs kārtībā, tas ietekmē arī galvas smadzenes un līdz ar to mūsu psihisko veselību, mūsu prāta, domāšanu un vispārējo, kas ar to saistīts. Tas, kas man liekas tagad aizvien populārāk un vairāk mēs arī runājam par mikrobiomu un to, cik ļoti arī baktērijas, man liekas, ja mēs gribētu sadalīt, tad vajadzētu būt prāts, ķermenis un baktērijas vēl. Bet tas tā vēl pavisam cita tēma, kur arī, man liekas, tikai pētījumi vēl notiek un viss kopumā. Nav noslēpums, ka mentālās veselības problēmas, viņas ir ļoti, ļoti aktuāls, bet man liekas, ka tagad mūsdienās jau tā visa stigma, es teiktu, ir mazāka. Mēs daudz brīvāk, daudz vairāk runājam. Nav vairs tik ļoti nērti pateikt otram, ka ok, man ir depresija vai man ir posttraumatiskais stresa sindroms vai kaut kas. Nav vairs tik traki. Tas, kas tāda man arī tuva tēma, ir ļoti pēcdzemdību depresija. Arī par to mēs droši vien vairāk, man liekas, runājam, ka kā tev ir tā sajūta. Mēs esam palikuši mazliet atvērtāki runāt par šīm lietām. Man šķiet, mēs noteikti esam palikuši atvērtāki, un to var redzēt arī pēc tā cilvēku skaita, kas vispār meklē palīdzību un vēršas pie ārsta, jo tie cipari ar pirmreizējiem pacientiem mums ir krietni pieauguši pēdējos gados, un es noteikti teiktu, ka tam pamatā ir tas, ka cilvēki vairāk pievērš uzmanību savai psihiskajai veselībai, viņi jūtas drošāk to palīdzību meklēt, un viņi jūtas drošāk arī to palīdzību saņemt, tad, ja tā galu galā ir nepieciešama. Bet, protams, mēs neesam pavisam izslēguši stigmu no sabiedrības, viņa jebkurā gadījumā eksistē, un lai gan mēs varbūt esam pieņemošāki pret tādiem traucējumiem, kā piemēram trauksme, depresija. Ja mēs skatāmies uz smagākiem traucējumiem, piemēram, tām pašām psihozēm vai šizofrēniju, tad tur joprojām tā sabiedrības stigma un arī paša cilvēka stigma pret sevi un apkārtējiem vēl ir ļoti, ļoti liela. Jā, tāda kā kāds izvēlētos, ka viņš grib šizofrēniju vai kaut kādu citu traucējumu. Jā, mēs neviens neizvēlamies to, uz ko mums ir noslēdz uz kādiem traucējumiem. Un, lai gan mums ir kaut kādi faktori, ko mēs varam ietekmēt, kā piemēram fiziskās aktivitātes, ir ļoti daudz, kas ir ārpus mūsu kontroles. Līdz ar to cilvēkam nevajadzētu justies vainīgam par saviem traucējumiem, ne arī mums vajadzētu citus vērtēt vai vainot par to, kādi ir viņu psihiskie traucējumi, ja viņam tādi ir.
Bet atgriežoties atkal tieši pie fiziskajām aktivitātēm, kas man ir tuva tēma, par ko mēs arī šeit runājam. Tad noteikti ļoti daudz cits jautājums vēl gribētu pajautāt. Bet, kādas ir tavas domas par to, ka cilvēkiem tur to pašu depresiju, trauksmi un tā tālāk, bieži vien dažreiz ir tas, kā man liekas, ka to var mazināt ar fiziskajām aktivitātēm. Bet kā tas ir? Vai tas ir pētījumos pierādīts, ka tiešām fiziskās aktivitātes darbojas labvēlīgi, bet varbūt kādam tās fiziskās aktivitātes tik ļoti riebjas, ka var izdarīt pāri? Kā saprast, ka vajag viņas un vajag sev tomēr bišķiņ piespiest iziet ārā kaut vai pastaigāties, kas jau būs jau diezgan daudz. Jā, ja mēs skatāmies uz psihiskiem traucējumiem kā tādiem, tad gandrīz visās situācijās tās psihisko stāvokli, lai uzlabotu tās fiziskās aktivitātes, būs ļoti palīdzošas. Protams, kā nu pie kura traucējuma, kādā veidā tās tiek realizētas, taču viņas būs palīdzošas. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz tādiem viegliem depresijas simptomiem, pat vidēji smagiem depresijas simptomiem, tad šajā gadījumā tās fiziskās aktivitātes būs pat ļoti palīdzošas, un mums ir pētījumi, kas saka, ka viņas varētu tajos vieglākajos gadījumos būt arī līdzvērtīgas, piemēram, medikamentozai terapijai, tiem pašiem antidepresantiem. Tā problēma nedaudz sākas tad, kad tie traucējumi paliek arvien smagāki. Jo, ja mēs iedomājamies cilvēku, kuram ir smaga depresija, viņam ir grūtības izkāpt no gultas, aiziet zobus iztīrīt no rīta. Tad kā mēs varam iedomāties, ka šis cilvēks, kurš knapi veic pašaprūpi vai arī nav vispār spējīgs to veikt, kā mēs viņam tagad ieteikt kaut kādas intensīvākas fiziskas aktivitātes. Un tas būs nedaudz absurdi tajā situācijā, jo, lai gan viņas būtu tam cilvēkam palīdzošas, viņš tajā brīdī nav spējīgs viņas īsti veikt. Un mums tā situācija ir jāuzlabo ar citiem mehānismiem, lai mēs cilvēku vispār dabūtu līdz tai stadijai, ka viņš var tajās fiziskajās aktivitātēs iesaistīties un kaut ko darīt. Bet, ja mēs skatāmies par to pašu profilaksi, par vieglākiem traucējumiem, tad tur fiziskas aktivitātes būs gan vieglāk realizējamas, gan arī ar viņām dažreiz var būt pietiekoši, lai tā psihiskā veselība arī būtu tādā neitrālā, tā teikt, normas līmenī. Jā, es aizdomājos arī par vienu lietu. Man liekas, ka man apkārt visi sporto. Mums ģimenē mēs esam 3 treneri jau, kur katrs ir savā sporta veidā. Tad vēl man kāviņos ir draudzene treneri, tad vēl tur kādi treneri. Visur visi sporto un visi kustās un liekas, ka visi sporto. Nav tāda, kas nesporto, bet tas procents ir pavisam maziņš, kas tiešām nodarbojas regulāri fiziskajām aktivitātēm. Kā atpazīt, kur man ir kaut kādas mentālās problēmas, bet kuras vienkārši slinkoju. Man liekas, ka tu nevar izvilkties ārā un tā, un ka nē, nekādā gadījumā. Bet, kā zināt, ka tiešām ka tā ir, ka man ir kaut kādas psihiskas problēmas, bet ka tas nav vairs slinkums, kur ir tā robeža? Kad man bišķiņ jāpiespiež savu jāpārkāp pārējām. Man ir tā, ka jo vairāk es lasu informāciju par psihisko veselību, par traucējumiem, par to vispār, kā mūsu smadzenes un organisms darbojas, jo vairāk man liekas, ka slinkums vienkārši neeksistē. Ka tas nav koncepts, kas būtu reāls, bet ka, ja mēs analizējam tās lietas, kuras cilvēki parasti nosauc par slinkumu, tad tur vienmēr kaut kas cits slēpjas tām apakšā. Un jā, dažreiz tas var tiešām būt, ka, piemēram, cilvēkam nepietiek resursu tajā brīdī. Viņš ir pārstrādājies, viņam ir paaugstināts stress, viņš ir iztērējis savus resursus kādai citai nozīmīgai lietai, vai nu tās būtu attiecības, vai darbs, vai kaut kas cits. Un tad vienkārši tie resursi ir tik ļoti samazinājušies, ka viņam ir vajadzīga nevis tā fiziskā aktivitāte tajā brīdī, bet viņam vienkārši ir vajadzīga atpūta. Un tad mēs arī to īsti nesauktu par slinkumu, ja cilvēkam tīri normāli ir nepieciešams tajā brīdī atpūsties. Un ja savukārt mēs skatāmies uz kaut vai tiem pašiem depresijas simptomiem, ka cilvēkam jau no tā paša traucējuma ir samazināta motivācija, samazināta enerģija, samazinātas intereses par lietām, grūtības izjust prieku,
tad kā mēs no viņa varam sagaidīt, ka viņam tajā brīdī, kad viņam ir šis traucējums, ka viņš gribēs iet sportot. Nu, tā īsti arī nebūs, un tad mēs arī to nesauktu par slinkumu. Līdz ar to tur tiešām ir jāvērtē katra no tām situācijām atsevišķi, un tad arī būs vairāk skaidrs, vai tas ir vienkārši, ka tajā brīdī tie resursi vienkārši nepietiek tajā aktivitātei, vai arī tas jau ir kaut kas vairāk, kas traucē cilvēkam darīt to, ko viņš vēlas, un sasniegt to mērķi, kas viņam ir ikdienā. Es tagad aizdomājos vienkārši par sevi, cik bieži man negribas aiziet uz to treniņu. Un tad saprotu, ka es vienkārši esmu nogurusi. Es to tagad nesaukšu par slinkumu, tā arī teikšu, es vienkārši noguru jau no visas dienas. Jā, un arī par tām pašām fiziskām aktivitātēm. Parasti jau iesaka, ka, lai tās aktivitātes būtu efektīvas, cilvēkam ir jābūt saņēmušam pietiekoši daudz miega. Ja viņš būs izgulējies, tad tās fiziskās aktivitātes arī būs viņam veselīgākas, efektīvākas, un viņš varēs izdarīt vairāk, un viņš jutīsies tās aktivitātes laikā labāk. Bet ja viņš ir gulējis, 3-4 stundas, tad sagaidīt, ka viņam tagad, 5 no rīta ir jāiet uz sporta zāli, tas nebūs ieteicams tādā situācijā. Te man liekas, tas stāsts arī par jaunajiem vecākiem. Jā. Kur tur es arī kādreiz, kad man nebija bērns, es arī domāju, kas tu nevar vismaz 5 minūtes atrast, 10 minūtes. Tu saprati, tu nevari vienkārši, tu fiziski to nevari. Bet jā, jebkurā gadījumā man liekas, dažreiz ir varbūt bišķiņ jāpiespiež sevi arī aiziet un izdarīt kaut vai drusciņu, kaut vai mazlietiņu, tā lai būtu tā rutīna, tā disciplīna. Kaut vai iziet ārā, pastaigāties, tas jau, man liekas, jau būs ļoti tāds labs un vērtīgs iegums. Jā, ar bērniem īpaši es arī saprotu, ja tie bērni vēl ir ļoti maziņi, tad atrast kaut kādu laiku, kur specifiski iet uz treniņiem, var būt diezgan grūti ar visu to, ka tas būtu palīdzoši tur psihiskajai veselībai un ķermenim un visam pārējiem, bet te var pievērst arī uzmanību, ka mums var būt treniņi un sports un sporta aktivitātes, un mums var būt fiziskas aktivitātes. Tas, ka māmiņa 50 reizes dienā paceļ rokās bērnu, tā ir fiziska aktivitāte. Ja viņa iziet pastaigāties ar ratiem un nostaigā 10 km pa dienu, kā dažreiz sanāk. Tas jau varētu būt sports. Tā ir arī ļoti liela fiziska aktivitāte. Ja viņi iziet arī 5 minūtes pastaigāties, tā arī būs fiziska aktivitāte. Tā jau ir fiziska aktivitāte. Jā, sevišķi, ja bērnu ģērbjot notiek arī kaut kādas blakus lietas, un tad nākas viņu vēlreiz pārģērbt. Tās būs visas fiziskas aktivitātes, un tad tur tiešām var sanākt tā, ka lai gan cilvēks nav aizgājis tur uz kaut kādu treniņu vai svaru zāli vai gājis skriet, viņš jebkurā gadījumā dienas laikā ir bijis fiziski aktīvs, un par to var tikai pasist tev pa plecu un pievērst uzmanību, ka tā aktivitāte tur ir bijusi, un nevajag sevi vainot, ka nav sanācis darīt vēl papildus kaut ko. Tā ir fiziskajā aktivitātē, bet dažreiz mammas ir gana labas mammas, ja viņas dara arī visu vienkārši to, ko viņas ikdienā dara jau tāpatās. Jā, es tagad aizdomāju par savām klientēm, arī kurām ir bērni, tad mēs tagad izvēlamies to darba svaru. Jā. Tad parasti tā paprastu, cik tā bērniņš svar. Jā. Es domāju, ja parasti tur, man tur vairāk par 2 kilogramiem, tā kā es pat pagāju, cik tā bērns svar, tu viņu katru dienu nesā opā augšā lejā, tad tā saprot, ka īstenībā tās mammas baigi stiprās ir. Jā, tas arī tā ļoti interesanti. Bet jā, mazliet atgriežoties pie tādām pamatlietām, kas ir tie fizioloģiskie mehānismi, kas stāv aiz visa tā, ka pēc tām fiziskajām aktivitātēm mēs mentāli jūtamies labāk, labi tur endorfīni un tas viss, bet kas ir tas, kas mums iedod to foršo sajūtu pēc tā treniņa? Jā, mana viena no mīļākajām lietām ir tas, ka tie procesi, kas notiek ķermenī fizisko aktivitāšu iespējā, viņi ir ārkārtīgi plaši un ārkārtīgi daudz. Jā, viens ir tas, ko tu mini par tiem endorfīniem, ka tiešām tad, kad mēs nodarbojamies ar fiziskām aktivitātēm, kad mēs esam vairāk kustībā, tad viņa organismā izdalās vairāk, un līdz ar to mēs varam justies pēc šīs aktivitātes priecīgāki, ar vairāk enerģiju.
motivētāki. Protams, ja aktivitātes iespējā būs bijusi pārslodze, tad varbūt šīs sajūtas neparādīsies. Bet tas noteikti ir viens no mehānismiem. Tāpatās arī, ja mēs skatāmies uz imūnās sistēmas reakciju un uz iekaisuma reakcijām, kas var notikt organismā, mēs zinām, ka ar fiziskām aktivitātēm mēs varam ietekmēt imūno sistēmu, mēs varam šos te iekaisuma procesus organismā mazināt, ja tā fiziskā aktivitāte ir izvēlēta, tāda, kas ir optimāla. Atkal ne par daudz, ne par maz, bet tāda, kas tiešām var palīdzēt. Mēs zinām arī to, ka fiziskas aktivitātes mūsu organismā veicina tādu proteīnu izdali, ko sauc par latviešu valodā no smadzenēm iegūto neirotrofisko faktoru, bet angļu valodā parasti cilvēki to terminu atpazīst labāk, kas ir brain-derived neurotrophic factor. Un šis te proteīns mums veicina normālu smadzeņu darbību, viņš veicina nervu šūnu augšanu, viņš veicina to, lai smadzenēs šie impulsi varētu pārvadīties tā, kā tam ir jānotiek. Un tas ir pierādīts, ka tas var būt palīdzoši depresijas gadījumā, tas var būt palīdzoši trauksmes gadījumā. Ir arī tā, ka antidepresanti veicina šī proteīna veidošanos organismā, bet to mēs varam panākt arī ar fiziskām aktivitātēm. Tā, ka to procesu tur ir tik ārkārtīgi daudz, kas notiek un kāds var būt tas ieguvums, tad, ja mēs tās aktivitātes veicam, ka ir grūti tādā īsā teikumā vai vienā paragrāfā ietvert visus tos mehānismus, kas mūsu organismā mainās tajā brīdī, bet katrā ziņā tas iespējas ir ārkārtīgi liels. Es tagad domāju, kāpēc jums ir tik ļoti daudz darba un kāpēc tās psihiskās problēmas, es teiktu, ka pieaug? Statistiski. Nav tā, ka tas viens no iemesliem var būt tāpēc, ka mēs esam kļuvuši stipri mazkustīgāki, jo paskatoties arī tos pašus datus par to, cik daudz sporto, tas skaitlis visu laiku, viņš krīt uz leju, labi, ik pa laikam pa kaut kādiem gadiem varbūt pakāpjās uz augšu, bet visu laiku diezgan mazkustīgi, un arī par bērniem paskatoties, kāpēc tik daudz, tur es nezinu, bet man liekas, ka daudziem tagad liek pa labi, pa kreisi to pašu UDHS, hiperaktivitātes sindromu. Un bērni mūsdienās arī, kaut vai paskatoties, cik daudz bērnu ir ārā laukumiņā siltā vasaras dienā. Tam nav kaut kāda saistība īstenībā arī ar to, ka mēs esam kļuvuši baigi tādi pūpēži, ka mēs ļoti daudz sēžam, un arī bērni daudz sēž. Tas man vienkārši tā doma, mēs tagad runājam, es tā domāju, ir tik ļoti daudz tie labvēlīgie efekti. Ir tā, ka ja mēs skatāmies par to, kāpēc vispār psihiskie traucējumi kā tādi attīstās, un kas ir tas iemesls, kāpēc viņi vispār notiek, tad visiem psihiskiem traucējumiem viņus ietekmē dažādi faktori. Mums ir bioloģiskie faktori, kas būtu, piemēram, tas, kā mūsu organisms vispār ir uzbūvēts, kāda ir ģenētiskā ietekme, arī dažādas saslimšanas, kas varbūt ir notikušas jau bērnībā vai kas notiek pieaugušā vecumā, kas tad izmaina to mūsu organismu bioloģiju, bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc psihiski traucējumi attīstās. Mums ir arī psiholoģiskie faktori, kas, piemēram, būtu cilvēka personība, tas, kā viņš pārvar stresu kā tādu, kādas ir viņa emociju regulācijas prasmes, kāda ir viņa domāšanas modeļi, kas viņam ir izveidojušies dzīves laikā. Un tad trešais lielā faktoru grupa, kas ietekmē psihisko veselību, ir vide un sociālie faktori, attiecības ar citiem cilvēkiem, sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, kas tajā brīdī notiek valstī, kas tajā brīdī notiek pasaulē. Un no psihiskiem traucējumiem, ja mēs skatāmies kopumā, būs tādi, kuriem tie bioloģiskie faktori ietekmē vairāk, kā piemēram tas pats uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms vai šizofrēniskā spektra traucējumi. Tur tā bioloģija spēlēs lielāku lomu. Psiholoģiskie un sociālie faktori arī spēlēs lomu, bet bioloģija varbūt noteiks vairāk. Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, uz dažādiem trauksmes traucējumiem, piemēram, to pašu posttraumatisko stresu, ģeneralizētu trauksmi, adaptācijas traucējumiem,
tad šeit atkal tā vide un psiholoģiskie faktori spēlēs vairāk to galveno lomu. Bioloģija arī būs nozīme, kāds vispār tas organisms ir, bet tā vide un psiholoģiskie faktori spēlēs lielāku lomu. Un līdz ar to, tad, kad mēs skatāmies uz to statistiku, tad, kad, piemēram, mums sabiedrībā notiek kaut kādi stresa pilni notikumi, karš, ekonomiskā krīze, pandēmija, tad mēs statistiski arī redzam, ka tie traucējumi, kuriem vide un psiholoģiskie faktori spēlē lielāku lomu, ka tie tiešām pieaug. Un to mēs redzējām arī Latvijā pēc pandēmijas un pēc kara sākuma, kad cilvēki, kuriem ir, piemēram, trauksmes traucējumi, viņu skaits tā kā pieaug, viņi biežāk sāk vērsties pie ārsta. Bet, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tiem traucējumiem, kur tā bioloģija spēlē lielāku lomu, to skaits tā kā īsti nemainās varbūt tajā brīdī. Jā, viņiem var būt sāsinājumi, bet tā kā nav tā, ka papildus tie traucējumi attīstītos tāpēc sabiedrībā vairāk. Un, ja mēs skatāmies arī, mums ir krietni uzlabojusies diagnostika. Tam pašam uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromam, jeb traucējumam, mēs mūsdienās viņu atpazīstam daudz labāk nekā mēs to darījām pirms 20, 30, 40 gadiem. Mums ir uzlabojies tas, ka mēs pievēršam arī sievietēm lielāku uzmanību, ka viņām arī šis traucējums var būt. Un tāpēc, kad tā informācija ir pieejama vairāk, gan medicīnas personāls ir vairāk izglītots, gan pats pacients vai cilvēks sabiedrībā ir par to vairāk izglītots, tad mēs varam tos traucējumus arī biežāk pamanīt. Un līdzīgi arī ar tiem pašiem autiskā spektra traucējumiem, ka varbūt mēs viņus patiesībā vienkārši biežāk pamanām un arī piedāvājam viņiem kaut kādu atbalstu un ārstēšanu un palīdzību, bet ne obligāti, ka tas skaitlis ir pieaudzis sabiedrībā kā tādā, kad varbūt tas ir vairāk, vai mēs tam pievēršam uzmanību vai nepievēršam uzmanību. Jā, tas līdzīgi tā kā ar onkoloģiju. Jā, tagad liekas, ka visiem ir vēzis apmēram, bet īstenībā vienkārši tā ir. Tieši tā, ja mēs sākam skrīnēt onkoloģiskas saslimšanas, mēs viņas arī atrodam un varam pamanīt agrāk nekā tad, ja mēs nepievēršam viņām uzmanību, un tad jau ir 3., 4. stadija, kur mums ir krietni mazāk opcija, kā mēs varam iejaukties. Es arī tā aizdomājos, man darīju, ka klienti atnāk, kas viņiem prasa, kādas slimības bērnībā bijušas, un tagad pieaugušā nekas nevienam nav. Tad man parasti prātā ir tā doma, nav pilnīgi veseli cilvēki, ir vienkārši slikti izmeklēt, un tas tāpat kā juristiem nav, katram cilvēkam varētu atrast kādu pantu. Jā. Tā kā tas, jā, tiešām tā diagnostika ir krietni labāka. Bet jā, es te bišķiņ, kamēr tu stāstīsi, aizdomājos par tēmu, par kuru mēs pirms tam jau sākām runāt par atkarībām. Mazliet viņu pārlecot, jo šitām tēmām mēs atgriezīsimies, tā lai es neaizmirstu. Vai var būt tā, ka tu tik daudz sporto visu laiku, tā, ka tas tev ir kā jau atkarība, ka tu nevari bez tā sporta? Es pastāstīšu mazliet insight no savas puses. Es, kad trenējos riteņbraukšanā, tad man bija tā, ka es pat 11. vakarā taisīju treniņu. Un tad es sapratu, man pat dienu nebija laika, es atbraucu mājās, tas bija pēc kaut kādas spēles, vai kas, bija 11 vakarā, es sēdēju uz ruļu un taisīju treniņu. Tas nav, tagad es to saprotu, ka tas nav normāli. Labi, es tur baigi tendēt uz rezultātu biju un tā, bet man liekas, daudz vērtīgāk būtu bijis, ka es būtu izgulējusies un kaut kādā garāku treniņu nākamajā dienā. Bet jā, vai var būt tā, ka ir jau bišķiņ jau tā sarkanā līnija, ka jau ir pa daudz, ka jau varbūt nevajag tik daudz sportot. Es runāju tur par ēšanas traucējumiem un to gadījumu, bet jā. Jā, mēs pirms tam pieskārāmies arī tam, ko sauc par procesu atkarībām, kas var būt, tur piemēram ar internetu saistītas atkarības vai datorspēļu atkarības vai azartspēļu atkarības. Ja mēs skatāmies uz tām atkarībām, kas ir saistītas ar dažādiem procesiem un kā atšķirt, kur jau ir atkarība un kurā brīdī vēl tā ir veselīga, pastiprināta interese par to konkrēto lietu, ir svarīgi pievērst uzmanību tam,
ne tikai cik daudz un kā cilvēks kaut ko dara, bet arī kāds tam ir iemesls apakšā. Jo, ja mēs skatāmies par tādu vienkārši palielinātu interesi par kādu lietu, tad lielākoties cilvēks to dara tāpēc, ka viņam ir interesanti, tāpēc, ka tas viņam sagādā prieku, tāpēc, ka tas varbūt viņam ļauj atrast saikni ar citiem cilvēkiem, tas viņam ļauj augt, sasniegt atkal kaut kādus mērķus, kas ir saistīti ar to konkrēto lietu. Bet, ja mēs skatāmies uz atkarību, tad tur jau parādās arī tie negatīvie aspekti, ka cilvēks dara to lietu nevis tāpēc, ka viņam ir tikai interese un vēlme to darīt, bet arī tāpēc, ka viņš pēc tās lietas vairāk nevar. Ka viņam viņa ir nepieciešama, un viņš to lietu vai vielu, pret kuru viņam ir atkarība, izvēlēsies pār citām lietām savā dzīvē. Tātad viņš to procesu vai vielu izvēlēsies tā vietā, lai veidot attiecības, izvēlēsies tā vietā, lai strādātu, izvēlēsies tā vietā, lai rūpētos par sevi, jo atkarībām pārsvarā ir arī tā, ka tās nodara kaut kādu kaitējumu organismam, gan fizisku, gan psihisku. Un tātad tur parādās arvien vairāk šie negatīvie aspekti un tā tieksme to darīt, neskatoties uz to, ka šie negatīvie aspekti tur ir un patiesībā traucē cilvēkam dzīvot. Un tas ir tas, kas atšķir to atkarību un cilvēku, kuram ir izveidojusies atkarība no tā cilvēka, kuram tas vienkārši ir kā daļa no dzīvesveida, kas varbūt viņam arī patiesībā palīdz ikdienā. Un es tagad domāju, es tikai negāju gulēt, bet trenējos. Tur tā. Robeža. Kāda, jā. Bet, jā, tu pieminēji arī, piemēram, par tiem pašiem ēšanas traucējumiem. Tie jau arī var būt ārkārtīgi dažādi, gan restriktīvi, gan tādi, kas ir ar pārēšanos saistīti, gan tādi, kas ir saistīti ar specifiskām uzturgrupām un ierobežotām izvēlēm, ko cilvēks izdara. Un par sportu jau arī tur var būt tas fokus no tā, ka tā ir fiziska aktivitāte, kas palīdz organismam un kas stabilizē organismu darbību, uzlabo veselību, uzlabo smadzeņu veselību, uz to, ka tas paliek par kaut kādu mērķi, izmainīt savu ķermeni tādā veidā, lai tas atbilstu kaut kādam skaistuma standartam vai tur konkrētās sporta industrijas standartam. Un tad, ja jau tas paliek par fokusu, tad arī vai tas īsti ir veselīgi un vai tas cilvēkam palīdz, vai tas viņam patiesībā kaitē gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Jā, ir ko padomāt. Bet jā, atgriežoties atkal atpakaļ pie tām pamatlietām, vai visiem cilvēkiem būs tā labā reakcija uz fiziskajām aktivitātēm, vai tomēr būs kāds, kuram varbūt nevajag to treniņu taisīt? Te ir gan par apjomu aktivitātei, gan par regularitāti šai fiziskajai aktivitātei, gan par to, kāds ir tas organisma sākotnējais izējas punkts, cik viņam daudz ir resursu tajā brīdī. Jo tāds labs piemērs parasti ir tās Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas, ka mums vajadzētu 150 minūtes mērenu fizisko aktivitāšu nedēļā. Lielākajai daļai cilvēku tas arī būs piemērot. Tas būtu tāds ļoti labs vidējais rādītājs, uz ko mēs varam skatīties, bet vai, piemēram, tieši šis pats ieteikums būs arī veselīgs, piemēram, jaunai meitenei ar anoreksiju. Visticamāk, ka tas nebūs tāds labs ieteikums. Vai šāds ieteikums būs atbilstošs cilvēkam, kurš tajā brīdī trenējas ultramaratonu? Visticamāk arī. Viņam tie ieteikumi jau arī būtu drusku citādāki. Tāpēc tās fiziskās aktivitāšu ieteikumus mēs arī pielāgojam vairāk tā konkrētā cilvēka vajadzībām. Un nevienmēr tie ieteikumi ir tādi universāli, kas tiešām derēs visiem. Mēs visi neesam vienādi, mums ir individuālas atšķirības, mums ir individuāli mērķi, līdz ar to ieteikums, kas derēs vienam cilvēkam, nevienmēr derēs arī blakus stāvētājiem.
Un, kā jau minēju, runājot par to, piemēram, psihisko traucējumu attīstību, tāpēc, ka tie faktori, kas ietekmē viņa attīstību, ir ļoti dažādi. Man ir bijuši arī pacienti, kuriem fiziskās aktivitātes, ir tuvu tam, ko es sauktu par perfektām. Viņiem tiešām ir tas dažādas fiziskas aktivitātes nedēļā, vērstas uz dažādiem mērķiem, gan uz spēka vingrinājumiem, gan uz mobilitātes treniņiem, gan uz kardiovaskulārajiem treniņiem, un viņiem ar visu to tik un tā ir depresija. Viņi jau dara no to fizisko aktivitāšu puses, principā visu, ko viņi var izdarīt, viņi dara tos, tā teikt, labos visus ieteikumus, bet depresija viņiem ir attīstījusies jebkurā gadījumā. Un mēs, protams, tur varam spekulēt, ka varbūt viņiem depresija būtu smagāka, tad, ja viņi nenodarbotos ar tām fiziskajām aktivitātēm. Bet tad mēs zinām, ka šim te individam ar tām fiziskajām aktivitātēm nepietiek, lai viņa veselība būtu viņu vislabākajā līmenī, un tur mums būs jāmeklē citi mehānismi, lai viņam palīdzētu. Protams, es vienmēr ar tiem pacientiem jebkurā gadījumā aprunājos un noskaidroju, kāds tas fizisko aktivitāšu līmenis ir, bet ja es redzu, ka viņam viņas ir pietiekoši labas, un es nesaskatu, ka mēs tur varētu tagad kaut ko izteikt, uzlabot tādā veidā, lai tas būtu savienojams arī ar viņa pārējiem mērķiem un ikdienas dzīvi, tad mēs fokusējamies uz citām lietām. Tad varbūt tā konkrētā cilvēka gadījumā tām fiziskajām aktivitātēm viņas var palikt tādas, kā viņas ir, un mēs pievēršam uzmanību kaut kam citam. Procentuāli tādi gadījumi ir bieži, ka tās fiziskās aktivitātes Nav bieži. Man reti gadās tādi pacienti, kur man vienkārši viņi pastāsta par savu ikdienas ritmu, un man tiešām ir tā, šādu ritmu varētu novēlēt visiem. Protams, ja mēs skatāmies uz lielāko daļu no cilvēkiem, kas atnāk pie psihiatra, un mēs izejam cauri tā kā viņu dienas režīmam, gan fiziskajām aktivitātēm, gan uzturam, gan stresam ikdienā, ko viņi piedzīvo, gan viņu sociālajām attiecībām. Tur lielākoties tomēr ir kaut kas tāds, kur mēs varam atrast tās sfēras, kur mēs varētu arī panākt kaut kādu uzlabojumu no dzīvesveida puses, kas noteikti varētu palīdzēt arī psihiskajai veselībai. Otrs jautājums gan, cik to ir viegli tajā konkrētajā brīdī veikt un cik ļoti tas mērķis ir sasniedzams. Es tagad aizdomājos par vēl vienu lietu, kas notiek tajā gadījumā, kad ir otrādi. Jo es biju, 2 reizes man ir bijušas tādas, kad vienreiz biju tā kā savā sporta pīķī, es teiktu, savā labākajā formā, man uzbrauc mašīnu visu pirms sacensībām. Tur, principā, viss nogriezās. Nebija vairs ne ričuka, nebija pleca. Ticamāk, paldies manai draudzenei Ievai Evertei, kur man toreiz nolika uz gultas. Viņa teica, tev ir jāguļ. Toreiz neviens ko baigi nediagnosticēja, ne tur smadzenes atticēja neko, bet tur bija skaidrs, ka tur ir. Un viņa bija tā, kas man tā kā, tev ir jāguļ, tu nedrīkst neko darīt, un es tā kā viņai tur pretojos un strīdējos un tā. Bet es izgulēju to 1,5 nedēļu kaut kā noteikti. Bet, un tad otrā reize bija, kad tā kā atgriezos sportā, dabūju atkal riteni, sāku atkal braukt, un tad es paliku stāvoklī. Un man nedrīkstēja sportot. Kas tad notiek smadzenēs un vispār tajā brīdī, kad tev to fizisko aktivitāti, es teiktu, atņem. Nogriež ar nāzi. Tas pat nav tā, ka tu tā kā saproti, man tur ir jābeidz karjera, kas atkal ir diezgan sarežģīts process tiem, kas ir tāda augsta līmeņa sportisti un tā. Bet man kā parastajiem amatieriem, kurš, es uzskatu, ka tajā laikā diezgan labi brauc un bija arī vietas un tā, bet, man pateica, viss. Kas notiek tajā brīdī? Tur jau arī kaut kāds... tas ir ļoti sāpīgs psiholoģisks trieciens tajā brīdī un arī fizisks, jo tas būtu tā, ka mēs esam, tā teikt, izveidojuši kaut kādu labu mehānismu, kurš cilvēkam ir ikdienā palīdzējis, gan no fiziskās puses, gan no tā, ka viņam ir bijis kaut kas, ar ko nodarboties, kas ir sagādājis to interesi, prieku un motivāciju. Un mēs vienkārši šo lietu atņemam, nogriežam nost. Tad tur, protams, ir risks, ka tajā brīdī var parādīties kaut kādi psihiski traucējumi, arī kaut vai tā pati depresija, vai ar trauksmi saistīti traucējumi. Jā, es atceros, man bija panikas lēkme, riktīgi.
Jā. Bet toreiz man norakstīja uz paaugstinātu to TSH. Man doktori pateica, ka es nedzēru zāles, bet īstenībā viņas vajadzēja dzert. Tur kaut kas bija. Bet jā, es atceros par panikas lēkmi. Nu jā, jo tās lietas, viņas var kombinēties savā starpā. Un man ir bijuši arī pacienti pēc tiešām smagām traumām vai pat netik smagām traumām pietiek arī ar izmežģītu potīti, un cilvēks, piemēram, nevar vairs iet vairākas reizes nedēļā skriet, un tad mēs redzam, ka pēc tā notikuma pasliktinās psihiskais stāvoklis, kad cilvēks vairs nevar izmantot to mehānismu, kas viņam ir bijis ļoti palīdzošs, un tad kaut kādi simptomi pakāpeniski sāk līst ārā un cilvēkam ikdienā traucēt, jo, tās fiziskās aktivitātes, viņas strādā labi, kamēr viņas ir pieejamas un viņas tiek arī darītas. Un ja viņas pārtrauc darīt, tad pakāpeniski jau organismam parādīsies arī tie negatīvie efekti no tā, kad tā mehānisma tur vairāk nav. Jā, es atceros toreiz, kā atros arī sauc. Man likās, ka man kaut kāds insults ir vai kas. Jā, tas bija kaut kāds pāris dienas pēc avārijas. Bet, runājot tieši par to fizisko aktivitāšu veidiem, skaidrs, ka ir spēka darbs, aerobie treniņi, mobilitāte, pastaigas. Vai ir starpība tieši no mentālās veselības puses? Es taisu tā kā kardio treniņu, vai es taisu spēka treniņu, vai es izēju vienkārši pastaigāties? Kas varbūt var pateikt, kurš ir labākais sportaveids, ar kur nodarboties? Man parasti patīk uz to skatīties tā kā uz tādiem līmeņiem. Ja cilvēks izejas punktā nedara absolūti neko, tā kā viņam nav nekādu fizisku aktivitāšu, tad pirmais, kas būtu nepieciešams, ir drīzāk jebkāda tipa fiziska aktivitāte, bet vairāk fokusēties uz to regularitāti, ne tik ļoti uz to aktivitātes tipu. Un tajā sākumā tās tiešām var būt arī vienkārši 10-15 minūšu pastaigas. Vai kaut kāda viegla izstaipīšanās mājās, bet kaut kas lielākajā daļā dienu, lai vairāk ieviestu to ieradumu, ka fiziskas aktivitātes ir dienas sastāvdaļa, tas ir normāli, tas tagad ir kaut kas tāds, kas ir rutīnā iekšā, un tad jau pēc tam mēs varam skatīties vairāk uz to, cik tā aktivitāte ir ilga un kāda viņa ir, kas viņai ir par tipu. Jo, ja mēs skatāmies uz tiem pētījumiem, tad ir pierādīts efekts kardiovaskulārajiem treniņiem, ir pierādīts efekts spēka vingrinājumiem, ir pierādīts efekts tai pašai jogai un citiem vingrinājumiem, kas sevi ietver kaut kādā mērā kontrolētu elpošanu, relaksāciju. Tam visam būs efekts uz psihisko veselību, bet atkal atceramies par to regularitāti, jo uzsākt aktivitāti, kas nepatīk un ko negribas darīt, nebūs produktīvi un ieteicami, jo tā nebūs aktivitāte, ko cilvēks varēs uzturēt ilgtermiņā. Un mēs jau domājam nevis tikai par to, lai šonedēļ būtu tās fiziskās aktivitātes, bet lai viņas būtu arī nākamajā mēnesī, pēc 6 mēnešiem, pēc gada, lai viņas tiešām būtu vairāk kā ikdienas sastāvdaļa, ne tik ļoti kā pienākums vai bezmazliet kā dažreiz cilvēku uztver kā sodu, jo, tur skolā lika skriet 10 apļus apkārt sporta zālē, tad, ja tu kaut ko nepareizi izdarīji, tāds skatījums uz to fizisko aktivitāti nebūs cilvēkam palīdzošs. Tur tomēr ir jābūt arī tai prieka sadaļai iekšā, lai cilvēks viņu vispār varētu veikt un lai viņš gribētu viņu veikt. Tāpēc, parasti pacientiem es iesaku sākt ar mazumiņu, sākt ar to, kas patīk, un tad, ja ir viss tas sasniegs un tā regularitāte un patika jau ir, tad mēs tur varam sākt arī izmēģināt tur dažādus sporta veidus vai uzstādīt kaut kādus specifiskākus mērķus, ko cilvēkam gribas sasniegt, bet vienā dienā izdomāt, es tagad rīt iešu un skriešu maratonu. Es neesmu nekad iepriekš dzīvē skrējis, bet es gribu rīt iet un skriet maratonu. Tad varbūt arī cilvēks viņu noskries, bet vai viņš pēc tam nākamajā dienā vēlēsies vēl jebko citu darīt? Visticamāk, nē. Tad tur jau atkal būs drīzāk tas kaitējums veselībai, ne tik ļoti tas ieguvums, ko mēs gribam no tās aktivitātes dabūt ārā. Es tagad atcerējos, mēs pirms sarunas runājam par TikTokiem, un tāda ir tāds reels, kur
eju ārā pastaigāties savai mentālajai veselībai, un tad tur tās bildes spēlēks kaut kāds rudens Hruščovs, visas tās vecās mājas. Tā kā, jā. Es tagad aizdomājos arī par vēl vienu lietu, mazliet viņa atkal lēkāju pa tēmām, bet tā es arī neaizmirstu. Par visiem ultramaratonistiem un visiem un gargabalniekiem un garabraucējiem, principā par izturības sportistiem. Kā mēs savā tajā komunā mēs smējamies, mēs esam tie, kas tur izturībnieki tos garos gabalus blēž un tā, bišķi mentāli, tā, tautas valodā runājot. Bet vai ir tīri no tāda psihiatriskā viedokļa, vai ir kaut kāda atšķirība tiešām tiem izturības sportistiem? Ne gluži, ka nav kaut kas īsti līdz galam, bet es tā vienkārši attālinoties domājot, kur varbūt tas, ka tev patīk tās 3 stundas, es atceros, mums bija 3-stundīgai treniņi, un pat vairāk, ka tev patīk tās 3 stundas tur ciest riktīgi, ķerpīt, kā saka tautsvalodā. Bet ir varbūt zinātniski kaut kā pierādīts, ka ir tiem izturībniekiem kaut kas bišķiņ citādāk. Es neesmu skatījusies tāds pētījums, bet man liekas, tas ir kaut kas tāds, ko būtu ļoti interesanti paskatīties, jo man nav ne mazāko šaubu, ka kāds to noteikti ir paskatījies. Noteikti, jā. Un papētīs. Katrā ziņā tas mans skatījums arī no tādas tā kā psihiatriskas un psihoterapeitiskas puses ir, kamēr vien cilvēkam tas sniedz kaut kādu labumu un nekaitē viņa organismam tādā veidā, kas izraisa kaut kādas ārkārtīgas ilgtermiņa negatīvas sekas, kas pēc tam kaitēs cilvēka dzīves kvalitātei, tikmēr tas viss ir ļoti labi un jauki. Bet, mēs arī to redzam visās tajās sacensībās, ka ir cilvēki, kas sevi spiež vairāk nekā organisms ir spējīgs izturēt, un kad viņiem ir grūti novērtēt to robežu, pie kuras apstāties, un ja arī viņi to robežu var novērtēt, tad viņiem tik un tā ir grūti pateikt, nē savā brīdī, kad ir vajadzīga tā atpūta, kad šajā brīdī arī tad, ja ir ja tās sacensības gribas pabeigt, ja gribas noskriet līdz galam, ja gribas nobraukt līdz galam, bet ir tādas sāpes, kas jau vairāk neatbilst tam, ko mēs sagaidītu no normālas norises tādā brīdī, ka tajā brīdī vajadzētu arī apstāties un varbūt no tām sacensībām tomēr izstāties vai viņās nemaz nepiedalīties, ja kaut kas ir noticis pirms tam, bet ir cilvēki, kuriem to ir ārkārtīgi grūti pateikt, un tad jau ir arī tie psiholoģiskie faktori, jo varbūt tam organismam tā izturība ir, bet cilvēka personībā ir kaut kas tāds, kad ir vai šis perfekcionisms ārkārtīgi augsts, vai kaut kāda vainas sajūta parādās, vai negatīvāks pašvērtējums, ja cilvēks nesasniedz to mērķi, ko viņš ir uzstādījis, un tad tajā brīdī, ja viņš ir gatavs tā mērķa vārdā upurēt savu veselību vai kaut ko citu, tad tas īsti nebūs tas pats labākais un veselīgākais variants. Tā ka tur vienmēr ir savas nianses, un skatīties uz to pašu ultramaratonistu grupu kā uz ārkārtīgi vienveidīgu, droši vien nesniegs mums to informāciju par katru no šiem te individiem tādu, lai mēs varētu tā spriest un pateikt, jā, viņš ir tāds un otrs ir neko citādāks. Kaut kas kopīgs, man liekas, tur pilnīgi noteikti. Jā. Bet par sacensībām runājot, tas, ko es atceros, arī bija tāds gadījums, ka toreiz vēl sievietes tik daudz nebrauca, un mēs braucām kopā ar junioriem. Tie juniori bija tādi ritīgi, kas kuļi, 16-gadīgi džekas, jau tādi ritīgi veči jau. Tur mēs tur sievietītes kaut ko. Un mūs tur toreiz noņēma, bija šausmīgi karsts, mūs tur noņēma no trases, jo mēs tur atpalikām un tā. Un es teicu, nē, man vienalga. Es braukšu līdz galam, un es neatbraucu tā kā izstāties. Jā. Un es atceros arī, ka bija arī viens gadījums, ka biju kā atbalsta komanda Rīga Valmieras skrējienā, kur tāds 107 km. Tur arī tur džeks tā kā pēc 100 km pateica, ka tā kā es teicu, nē. Un tad vajag priecīgais toreiz bija, ka viss izdarīja līdz galam. Tur ir tādas baigās spēle līdz galvā noteikti. Bet atcerējos arī vienu džeku, varbūt arī zina tāds David Goggins.
Nezināšu. Nu, viņam ir tāda grāmata, Can't Hurt Me, kur viņam bija arī ļoti tāds liekais svars, un tur ģimenes problēmas un viss kaut kas, un tad viņš aizgāja uz Nevijas īliem. Viņš ļoti gribēja. Nu jā, bet viņš arī tāds, tas arī domāju, kas no psihiatriskā viedokļa tur ir citādāk. Nu tā, ka viņš arī sev tur ritīgi nomocīt un viss tos tie garie skrējieni un tās visas sacensības tur, jā, tā interesanti no tā viedokļa paskatīties. Jā. Man liekas, ir tas, ka mums katram pašam par sevi ir ļoti grūti dažos brīžos novērtēt, kur tad ir tas mūsu organisma limits. Un kurā brīdī mums vajadzētu apstāties, it sevišķi, ja tā ir tāda situācija, ko cilvēks nekad iepriekš dzīvē nav piedzīvojis. Tad, kad viņš pirmo reizi skrien to Rīgā Valmiera, varbūt viņš nekad iepriekš dzīvē 100 kilometrus nav noskrējis. Visdrīzāk, ka ne. Un tad varbūt viņš nezina, vai viņš var noskriet 100, vai viņš var noskriet 101, vai viņš var noskriet 107, vai viņš patiesībā varētu noskriet arī 150, ja viņš to nav iepriekš darījis. Tad viņam ir grūti novērtēt, un arī ja tās fiziskās sajūtas, kas ķermenī parādās, ja viņas ir tādas, ko cilvēks iepriekš nav piedzīvojis, un vai arī viņš ir varbūt par to lasījis, bet viņš nezina specifiski, kā tas izpaustos tieši viņa organismā, tad kā viņš var zināt, vai viņš to savu limitu ir sasniedzis, vai viņš nav sasniedzis. Bet jā, tā ir tāda ļoti, ļoti interesanta situācija. Man liekas, tas arī ir tas iemesls, kāpēc mēs redzam, ka, piemēram, cilvēki maratonos krīt, vai viņiem sākas sirdsdarbības traucējumi, vai kaut kas cits notiek. Jo, nezinu, varbūt tur iesāpes sirdī, un cilvēks patiesībā nezina, vai tas ir normāli, vai tas nav normāli. Visticamāk, nevienā situācijā tas nav normāli un normai atbilstoši, bet novērtēt to, cik tas ir ārpus normas un cik tas ir bīstami, varbūt ļoti grūti, ja tā situācija iepriekš tāda nekad dzīvē nav bijusi. Jā, es arī atceros par to Gogins sākām runāt. Viņš savā grāmatā arī rakstīja, viņš nav uz pētījumiem, tā kā tur balsties, bet viņš rakstīja tādu teoriju, ka tad, kad mēs kaut ko darām, mēs īstenībā darām tikai 40%. Ir kaut kāds tam pierādījums, ka mēs to savu gan to smadzeņu kapacitāti, ka mēs viņu vienkārši neizmantojam. Es arī dzirdēju, ka mēs īstenībā izmantojam ļoti, ļoti mazu to daudzumu. Mūsu smadzenes dara tik daudz, ka nav tā, ka mēs izmantojam tikai maziņu viņu daļu. Mēs izmantojam viņas visas. Vienkārši kurā brīdī mēs kuru daļu izmantojam, jo jāatcerās, ka mūsu smadzenes jau ir paredzētas ne tikai domāšanai, viņas nosaka arī mūsu koordināciju, viņas nosaka to, kā mēs elpojam, viņas nosaka to, kā mēs kustamies. Ir tik daudz procesi, kas smadzenēs katrā brīdī notiek, ka mēs izmantojam tiešām viņas pilnā apmērā. Tas, cik daudz pūles mēs pieliekam, lai kaut ko darītu, tur noteikti es piekrītu, ka nav tā, ka mēs savu ikdienu vadām, izmantojot 100% savu resursu un kapacitātes. Ja mēs tā darītu un viņus iztērētu visus vienā dienā, tad nākamajā dienā mēs atkal droši vien, ka nevarētu pakustēties un īsti nebūtu spējīgi vairāk funkcionēt, ja mēs nepārtraukti strādātu uz visiem 100%. Kaut vai par to pašu sirdsdarbību. Mēs zinām, ka normāli, tad, kad mēs sēžam vai darām vienkārši ikdieniskas aktivitātes, mums pulss ir zem 100 reizēm minūtē, bet ja mēs sākam skriet un tuvojamies tam maksimumam, tad viņš tur var būt arī 150, 160, 180. Ja mēs visu dienu censtos pavadīt pulsā, kas ir 150, atkal, cik tas mums ļauj justies labi nākamajā dienā, ja organisms viņš neadaptēsies tādiem apstākļiem vienas dienas laikā, un tie resursi būs krietni samazinājušies. Man gan būs grūti teikt, vai tie ir 40%, vai 30%, vai 50%, bet katrā ziņā katru nomodā pavadīto sekundi mēs netērējam savus resursus pilnā apmērā, un to arī nevajadzētu darīt. Tas būtu diezgan ātrs veids uz ārsta konsultāciju, ja mēs tā darītu ikdienā. Bet
tavuprāt, un tas, ko tu arī saviem pacientiem iesaki, vai ir kaut kāds optimālais, tāds, ko tu ieteiktu, tāds optimālais fizisko aktivitāšu daudzums vai fiziskās aktivitātes veids, kas būtu tāds, visiem plus mīnus tāds, ko tiešām visi varētu veikt, kas uzlabot arī to mentālo veselību, un arī tad, ja ir jau kaut kādi medikamenti vai kaut kas arī būtu tāds labs veids, ko darīt. Jā, es pārsvarā tieši par to dzīvesveidu. Jā, tie vispārīgi ieteikumi, tas, ko es jau minēju, par tām Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, kas ir vidēji 20-30 minūtes dienā ar aktivitātēm vajadzētu būt, ka tas ir tas neitrālais vidējais, kas varētu būt populācijai nepieciešams, bet tad, kad ir tas pacients kabinetā un ka tur ir īsts dzīves indivīds ar saviem mērķiem, domām, cerībām, gaidām un visu pārējo, tad, protams, viņam nedaudz vajag pielāgoties un sniegt to, kas viņam tajā konkrētajā brīdī ir vajadzīgs. Tāpēc, lai gan es parasti pieminu par to vidējo rādītāju, mēs skatāmies, ko tas cilvēks tajā brīdī arī ir spējīgs izdarīt, kas viņam tiešām nāks par labu, jo, kā jau es minēju, cilvēkam ar smagu depresiju, es viņam neteikšu pirmajā vizītē, ka tagad viņam ir 20-30 minūtes dienā jāspar to, tas būtu absurdi. Tas, cilvēks to vienkārši nevar izdarīt tajā brīdī. Un tajā pašā dienā vai reizē cilvēkam, kurš jau trenējas kaut vai tam pašam maratonam, es arī neteikšu, ka viņam vajadzētu tagad samazināt to fizisko aktivitāšu apjomu, jo tas atkal viņam nebūs piemēroti. Tā ka tām rekomendācijām tomēr ir jābūt pielāgotām, neatkarīgi no tā, vai cilvēks lieto kaut kādus medikamentus tajā brīdī vai nelieto. Mēs tāpat tās pieskarsimies tieši tam, kas viņam ir nepieciešams. Bet par citu runājot par tiem medikamentiem, arī tad, ja lieto medikamentus, fiziskās aktivitātes, jebkurā gadījumā var to situāciju palīdzēt uzlabot, ja viņas nav veiktas iepriekš, jo man dažreiz šķiet, ka cilvēkam atnākot pie ārsta, ka viņam šķiet, ka viņam iedos tādu tā kā maģisko risinājumu vai maģisko tableti, kas tagad atrisinās visas viņa problēmas ar to vienu intervenciju vai ar to vienu mehānismu. Mēs tagad tiksim galā ar visām problēmām, kas ir. Un, lai gan tā būtu ļoti jauki, ja mēs tā varētu izdarīt. Nebūtu darba. Viss būtu vienkārši, bet tā dzīve un arī psihiskā veselība, diemžēl, nav vienkārša. Un vislabākos rezultātus mēs sasniedzam tad, ja mēs kombinējam dažādus mehānismus un dažādas iejaukšanās metodas. Jo, ja mēs varam skatīties, medikamenti ļoti daudzos gadījumos var tiešām būt ļoti palīdzoši, ja viņi tiek izmantoti atbilstoši konkrētajam cilvēkam, viņa diagnozē, viņa simptomiem, viņa traucējumam. Ja mēs izvēlamies pareizo medikamentozo ārstēšanu, mēs tiešām varam panākt ļoti lielus uzlabojumus. Bet, ja mēs gribam panākt to, ka cilvēks jūtas savā vislabākajā veidā, mēs nevaram fokusēties tikai un vienīgi uz medikamentiem, jo medikamenti mums pārsvarā strādā uz to bioloģisko mehānismu. Tā kā mēs cenšamies ietekmēt smadzeņu bioloģiju, atgriezt viņus tādā plus-mīnus neitrālā stāvoklī, viņus atbalstīt ar medikamentiem, bet medikamenti neizmaina personību. Medikamenti neizmaina vidi, kurā mēs dzīvojam. Ja mēs gribam, lai tā veselība būtu pēc iespējas labāka, tad mums būs jāfokusēs arī uz tiem psiholoģiskajiem faktoriem, un mums būs jāfokusēs arī uz tiem sociālajiem faktoriem, ja viņi spēlē tajā brīdī kaut kādu lomu cilvēku veselībā. Un gandrīz vienmēr viņi tur arī spēlē diezgan lielu lomu.
Līdz ar to, ja mēs tam medikamentam varam pievienot klāt arī fizisko aktivitāti, arī sabalansētu un pietiekoši veselīgu uzturu, arī samazināt stresa līmeni, arī nodrošināt pietiekošu miegu, arī veicināt, ka cilvēkam ir pozitīvas saiknes ar citiem cilvēkiem, tā viņa kopējā veselība būs krietni labāka nekā tad, ja tā būs vienkārši viena tabletīte no rīta, un viss, un nekas cits nemainās. Un ja mēs skatāmies uz tādiem traucējumiem, kur ne jau visu mūžu vienmēr tie medikamenti ir jālieto, ļoti bieži mēs viņus gribam arī atcelt kaut kādā brīdī. Un tad, kad mēs to atbalstu no medikamentozās puses noņemam nost, ja tur nekas cits pāri nepaliek, ja tur nav neviena cita atbalsta mehānisma, tad jā, mēs tā teikt to smadzeņu bioloģiju ar to medikamentu esam sakārtojuši, bet tad, kad mēs to noņemam nost un paliek visas tās pārējās lietas, kas arī veselību ir ietekmējušas, tas, protams, palielina to risku, ka ja mēs to dzīvi nekādā veidā neesam patiesībā izmainījuši, un iemetam cilvēku atpakaļ tajā pašā situācijā, kas viņam varbūt to traucējumu ir veicinājuši jau pirmajā reizē, tad ir diezgan liela varbūtība, ka paies kaut kāds laika periods, un tas traucējums var atgriezties, jo, lai gan mēs esam viņu ārstējuši un varbūt arī tajā pirmajā brīdī arī izārstējuši, mēs neesam darījuši neko, lai nodrošinātu labāku kopējo veselību un atbalstītu cilvēku arī pēc tam tālākā nākotnē. Tā ka vajag fokusēties uz visiem faktoriem, cik vien ir iespējams. Jā, šis man atgādināja par manu tēmu līdzīgo stāstu. Tagad viens ļoti populārs medikaments, ar ko cilvēki vēlas samazināt svaru, viņu lieto. Teiksim tā, nelegāli. Lielākā daļa, kas viņu lieto, un nemaina iti neko. Un tāpēc viņu noņem, protams, ka tie visi ieradumi viņi jau ir. Tie ir tieši tādi paši. Jā, tas savilka tāds paralēls. Bet, es skatos, ka mums baigā tas laiks ir paskrējis. Bet runāju tieši par tevi. Jā. Varbūt tu vari padalīties, kas ir tā tava atslēga uz balansu un tas, kā tu rūpējies par savu psihisko veselību. Man liekas, ka psihiatra, tā jau mēs visi sakam, neņem darbu uz mājām un tā tālāk, bet, labi, būsim godīgi, tāpatās jau diez vai tu izēj no kabineta un tavu darbs tur arī paliek. Vai tev tā sanāk? Man ir tāda viena ļoti laba lieta, ka man ārkārtīgi patīk mans darbs. Tā kā psihiskās veselības tēma man personīgi ir tas, kas man tiešām ārkārtīgi interesē, un man patīk par to runāt, man patīk par to domāt, man patīk strādāt ar pacientiem, man patīk redzēt, kā viņiem uzlabojas viņu veselība. Tas viss man sagādā prieku un gandarījumu, un līdz ar to es domāju, ka tas ir arī kaut kas tās, kas uztur to manu veselību labā līmenī, jo, jā, man nepatiktu tas, ko es daru. Es domāju, diezgan ātri tā psihiskā veselība samazinātos. Bet tas, ko es cenšos darīt, ir arī ļoti censties neaizmirst, ka atpūta ir nepieciešama. Censties tās fiziskās aktivitātes atkal un atkal likt iekšā ikdienā, jo man diezgan bieži ar kaut kādiem ekstra darbiem sanāk tā, ka viņas pārtrūkst, un tad tā rutīna ir jāsāk no jauna, un tad viņa atkal ir jāsāk no jauna. Es domāju, ka tas ļoti trenē manu izturību, šāda nepieciešamība nepārtraukti sākt arī tās aktivitātes darīt no jauna. Es katrā ziņā neteiktu, ka mans dienas režīms būtu perfekts vai ideāls vai atbalstošs. Pilnīgi noteikti arī pieļauju kaut kādas kļūdas ikdienā, bet tas tiešām, kas palīdz, ir teikt jā lietām, kurām es zinu, ka viņas man varēs dot to gandarījumu un prieku, un tad censties teikt nē lietām, kas to gandarījumu un prieku ņem nost. Es ceru, ka podcasts ir viens no tiem. jā, tāpēc arī šim bija jā, jo tas, kad var runāt par tēmu, kas man interesē, un ka tas var arī kādam citam būt noderīgi un palīdzoši, tas tiešām ir manu vērtību skalā diezgan augstu
Un jā, kamēr sanāk darīt lietas saskaņā ar savām vērtībām, tikmēr ir plus mīnus ok. Nu, mēs ar tevi kaut kā Instagramā, es teiktu, sapazināmies, un tas mans arī. Nu, es tur neskatos, un to visu nē. Bet, ja es zinu, ka kaut viens cilvēks par to būs aizdomājies, par ko es esmu uzrakstījis, jā, vai līdzīgi arī par šo podcastu, ja kaut viens cilvēks sāks domāt, varbūt man arī vajag iziet vismaz pastaigāties, ja tur 5 minūtes, 10 minūtes, ja tas jau būs, man liekas, tāds pozitīvais iznākums. Jā. Tieši tā, es pilnībā piekrītu tam domu gājienam, ka pietiek arī tad, ja kaut viens cilvēks nedaudz vismaz aizdomājas par to, kad savu veselību vajadzētu uzlabot, un viņam tas arī izdodas, un varbūt tas ieraksts vai tā podkāsta epizode vai tas teikums ir bijis tas piliens, kas ir bijis vajadzīgs, lai papildus sevi varētu motivēt. Man liekas, ka mērķis ir sasniegts, un tas ir ļoti, ļoti labi. Jā, ka es arī saku, visiem vienmēr nepatiks, visus vienmēr neaizsniegs, bet ja kaut viens, un ja esat klausījušies šo epizodi un kaut kas ir aizķēries, mēs priecāsimies arī par kādiem komentāriem, atsauksmēm, ieteikumiem, jebkam. Jā, Līta, es tev teikšu milzīgi paldies par to, ka tu teici jā. Es ceru, ka arī tev bija prieks šodien parunāt. Es domāju, ka mēs ar tev varētu vēl uz kādām pāris epizodēm tikties. Mēs jau te iezīmējām kaut kādas tēmas, kas vēl ir par veselību un ap veselību saistītas ne tikai fiziskās aktivitātes. Tā kā jā, es teikšu tiešām paldies. Man arī bija ļoti interesanti. Un viens cilvēks jau ir, tā kā es domāju, tur aizspogulī arī ir kāds, kam arī noteikti ir noderējis. Un jā, paldies tev par sarunu, un man jau ir prātā vēl pāris lietas, ko mums noteikti varētu parunāt. Katrā ziņā paldies par uzaicināšanu. Jā, paldies arī visiem klausītājiem. Atā!